Sveiciens, dārgie skatītāji, autopodcasts Maucam. Atkal ir klāta epizode numur 37, un ar jums ir ne tikai Artūrs un Toms, bet šoreiz viesos mums ir Jānis Roze. Sveicināti. Sveicināti. Liels prieks būt šeit. Prieks dzirdēt. Ja nu kāds nezina, kas ir Jānis Roze, tad es tā saliku šādu virknējumu: autoentuziasts, youngtimer, arī automašīnu cienītājs un YouTube kanāla Es par auto vadītājs. Tieši tā. Precīzi. Vadītājs. Sāksim mēs, protams, ar mūsu klasisko jautājumu, un tas mums ir visiem viesiem vienāds. Kāds bija, Jāni, tavs pirmais automobīls? Geļiks. Tas mums vēl nav bijis. Es zinu, jā. Ar man visu laiku tā ir. Kā gadījās Geļiks? 98. 97. gadā apmēram es nopirku no Bundeswehras norakstītu 240 GD Mersi. Tas ir īsais tāds aparāts, jā. Kura gada? Tie kaut kādi 70. gadu? 80. gada mašīna. 80. gada, jā. Jo cilvēks izdzird vārdu Geļiks, viņš iedomājas tur AMG milzīgu. Bet es mērķi toreiz sasniedzu. Es to mašīnu nokrāsoju melnu, uzliku viņai platus diskus. Man ir interesanti, ir tāds kondicionieru kantūras gvidis. Pat dzirdēts, jā. Tur, kur pie ganībām bija tajā galā? Nē, Satiklas ielā. Okay, jā. Jā, un jau tajā laikā, Satiklas ielā, viņš man uztaisīja, viņš reiz ar kondicionieriem neņēmās, viņš man uztaisīja tai mašīnai arkas, lai es varētu uzlikt platus riteņus. Neviens ar manīm neskrējās. Es domāju, gan deviņus tagad beigās ar melnu Geļiku. Ar ļoti, teiksim tā, mazu budžetu var sasniegt lielu rezultātu. Consumer advice. Un starp citu vēl zinu var izdarīt, jo tie Geļiki, šādi Geļiki, viņi maksā kaut ko, bet viņi nemaksā arī toreiz kosmiski. Viņš nemaksāja, tā mašīna maksāja, man liekas, $3,500 tikai. Jā. Tas bija tāds, Par to naudu tur bez mazai cigāriem brauc vai C4 Audi cilvēki. Jā. Tās mašīnas man neinteresē toreiz, jā. Pēc Geļika varbūt ātri vēl otrais auto? Mitsubishi Space Star. Tas, kurš ir aizmugurē jau piedziņu vai pilnpiedziņu? Tas ir, kā sauca to Mitsubishi? Bija Mitsubishi Space Wagon. Minivans, lielais. Un Space Star bija, viņam tā kā būtu sekcija pa vidu izgriezt ārā. Viņam bija 3 durvis. Viņam bija 2 priekšējās un 1 aizmugurē, kas atvāžam uz aizmuguri. Nevis attaisām, bet aizvelkam uz aizmuguri. Es atsūtīšu bildību. Space Stars, jā? Space Star. Mitsubishi Space Star, tādā piparmētru zaļā krāsā. Jā, eleganti. Es to mašīnu iemainīju 1-1, tepat netālu pret to Geļiku. Izcili. Interesanti, kurš no jums bija priecīgāks par to maiņu? Geļiks man nokalpoja ļoti labi. Es ar viņu aizbraucu, es mācījos Zviedrijā, tā mašīna man bija nepievīla. Es pats vienīgais, es paliku bez pakaļiem uguņiem, tad es iemācījos salaist vadus kopā no vienu lukturu pārlaist uz otru, un paldies Dievam man sanāca. Jā, tā es nodzīvoju to mašīnu Zviedrijā, un te es atbraucu atpakaļ, un es sapratu to, ka ir jāšķirās, jo bija tā kā tas bija Bundeswehra auto, viņam bija kaut kādam nolūkam milzīgs caurums uz jumta. Kaut kādam nolūkam. Es nezinu, kam. Konkrēti es nezinu, kam, bet viņam bija milzīgs caurums uz jumta. Un tam caurumam bija uzlikta virsū Ikarusa lūka. Jūs, man liekas, esat bišķīt jauni par mani, tad jūs varbūt neatcerieties, tad Ikarusam lūku varēja atvērt. Viņam bija tādi rokturi, un tu varēji pacelt uz augšu, uz leju, tu iznāk tā, ka tu varēji regulēt gaisa plūsmu, tā, ka pacelt tikai priekšu augšā, tev nāca iekšā gaisa, un pacelt otru, te viņš tev nāca cauri, un tādā veidā, un tāda lūka bija uzstādīta šim te Geļikam, un tā problēma bija tāda, ka priekšpusē Geļikam jumts tā kā nāk uz leju. Viņam aizmugurē viņš ir taisns, bet priekšā viņš nāk uz leju. Un tad, kad tu bremzē, tad tev, pieņemsim lietas laikā, viss, kas tur ir sakrājies, sāk iet uz priekšu. Viņam tai lūkai bija ļoti maza
tā teiksim, lūpa. Jā. Pāri un uzreiz kakla. Jā. Nu, visādi tādi sīkumi tai mašīnai bija, bet tik un tā, bija forši. 3 litri dīzelis, 80 zirgspēka apmēram, 3 pakāpju automāts. Nu, burvīgi. Geļiks mums ir pirmā reize ar to teikt. Jā, kā pirmais auto pirmo reizi, viss noteikti. Nu, labi. Daudz mašīnas un par daudz mašīnām mēs vēl parunāsim, Jāni, kādas tev ir tagad vai kādas tev gribēs nopirkt. Par to visu bišķiņu vēlāk, jo mēs iesākam ar rubriku, kas saucās Autoindustrijas jaunumi. Nu, mēs paskatāmies, kas notiek kaut kur riņķī, kaut kāds jauns foršs modelis ienācis vai prezentēts un iziesim tam ātri cauri. Un es teikšu, ka man ļoti patika redzēt ziņu, nevis, ka ir jauns McLarens, jo tas agrāk notika katru pusgadu, kaut kāda jauna modifikācija, bet ir jauns analogs McLarens nosacīti. Jo pirmo reizi kopš leģendārā McLaren F1 mums ir McLarens, kas saucās 6GT un ar manuālo pārnesumu kārbu. Un redzot, uz ko pēdējos gados vienmēr gājis, ir superkāri un visu hibridizāciju un tam līdzīgi. Tad, un plus vēl, es teiktu, šis ir viens no skaistākajiem, ja ne skaistākais auto, ko es pēdējos 5 gados jaunu esmu redzējis. Izstāsts pēc Alfas. Ir vai ne bišķi? Ļoti vispār tā pēc tie vibes tā kā Alfa Romeo. Es gribēju teikt, ka viņš ir super skaists, bet viņš neizskatās pēc McLaren īsti. Viņš neizskatās pēc mūsdienu McLareniem, bet viņš izskatās nedaudz pēc tā, uz pēc kā Lolas. Uz kā viņš ir bāzi, idejiski, teiksim, viņš ir atvasināts no šī, kurš arī saucās. Lula, kā šito sauc? Nē, šis ir McLaren 6GT, kuru Bruce McLarens pats taisīja. Es pastrīdētos, man liekas, viņai bija nosaukums. Nu, formas ir līdzīgas, protams, kā tai Lolai, bet šis, tad parunāsim par jauno tulītās, bet tā vēsture, tad šis ir auto, kuru pats Bruce McLarens, kurš tolaik brauc gan F1, gan Canam, no Amerikas un Kanādas čempionātā. Viņš gribēja radīt ielas mašīnu un vienlaicīgi ar viņu startēt, protams, arī Lemānā, kā tolaik visu to darīja. Jūs zināt, ka mums Latvijā tāda ir? Kur viņi ir? Šitāda. Kur viņi ir? Te pavisam netālu. Bišķīt uz priekšu ārpus Rīgas. Es kaut kur biju, man liekas, redzējis bildes kādreiz. Jā, tāda mašīna mums Latvijā ir, jā. Okay. Salaspilī, jā. Ok. Tas ir pozitīvi. Bet jā, tad šo automobīli radīja no viņa tā laika Canam aparātiem, ko viņš bija uzbūvējis, no kuriem viņš arī tur titulus izcīnīja pats sevis veidotiem auto. Un tad šis bija tas, tad ar ko viņš taisījās iekarot Lemānu. Man liekas, ka šis saucās arī M6GT. Ir ļoti lieliska bilde, kur viņš ar šo mašīnu braucis pa ielu un ir nekur. Varam pievilkt tuvāk, pie veikaliņa vienkārši nostājies. Un, diemžēl, viņa dzīve aprāvās pārāk ātri, 70. gadā. Tiek baumots, ka tieši ar šo mašīnu viņš brauc uz turieni, uz Goodwoodu, testēt savu nākamo Canam aparātu, kuram tur bija M8 vai kaut kāds viņam tas nosaukums. Un, tad tajos testos viņš, diemžēl, gāja bojā. Bet, attiecīgi par godu, šim automobīlim ir radīta mūsdienu versija. Un, kā jau minēju, man ļoti patīk tas, ka tā ir tāds analogs, varētu teikt, superkārs. Viņš ir ar īstu manuālo pārnesumu kārbu, nevis tā kā Ferrari ir neīsta manuālā pārnesumu kārba šobrīd. Un tās formas arī. Viņš būs pieejams tāpat kā mūsdienās McLaren pieejams, jo principā Ferrari tev ir jāpasūta un jāgaida. Lamborghini tev jāpasūta un jāgaida. Šitā un tu vari aiziet. Un McLaren parasti vienkārši ieveiklā un nopēc, jo tev tur gaida. Jā, ar parastiem McLareniem tā ir. Te ir nekas vairāk par to, ka tas būs V8 ar manuālo kārbu. Viņi no tehniskiem risinājumiem nav pateikuši. Viņi arī nav pateikuši, cik viņus saražos. Tas liecina domāt, ka viņš nebūs varbūt tur super ierobežotā daudzumā, bet skaidrs, ka tā cena viņu padarīs par ierobežotu. Es pieņemu, ka nekas zem miljonu tur droši vien nebūs par šādu īpašu mašīnu. Bet tā doma kā tāda, ka mums ir superkārs manuālo pārnesumu kārbu, kurš varētu braukties nosacīti analogi, vai ne? Seksīgi tā. Te ir tiešām... Bet tas ir arī tas, ko mēs podkāstā esam reti atzinuši, ka auto izstās super labi. Es saku, ļoti reti mūsdienās pieņemsim tāds Lamborghini Revuelto. Viņš izskatās iespaidīgi,
Bet es neteiktu, ka viņš izstāsta eleganti vai tur ir savs šarms, bet šis tiešām ir skaists automobils. Un tie priekšējie lukturi, protams, atgādina tādus Lemānas aparātus, vai ne arī, kad viņiem bija tie visi milzīgie. Man liekas, Alfai tikko, bet kā 2-3 gadu atpakaļ bija uztaisīta ierobežota sērija ar superkāriem un ļoti līdzīgi tā priekši tā kā tajā Alfai. Iespējams, ka tur ir varbūt viens un tas pats līdzīgs dizainers. Es domāju, ka nē. Es domāju, ka te ir kaut kāds savējais. Es teiktu, ka viņai tā konstrukcija tāda, kā tas sānu loks, bija šī pēc Kunigzega. Ja tu pasties uz viņu no sāna, nevis no priekšas. Ja? Bija interesanti, vai viņiem nav kaut kas radniecisks. Tur no visādām mašīnām. Viņi kaut kādā iedvesmu guvuši. Man kaut kur Maserati MC20, viņš kaut kādos rakursos nedaudz kaut kādos rakursos, jā, bet te ir, man liekas, ir tik labi viss salikts kopā un redzam, ka aizmugur tā kā arī tā laika sportskāriem, sacīkšu automobīļiem taisīsies izstās vaļā. Un, šis ir kaut kas tiešām foršs, skaidrs, ka mums līdz tādam ir ļoti tālu, bet ziņa kā tāda, un auto ir skaists, un cerams, ka viņš nebūs tur 25 eksemplāros, bet tomēr bišķi pieejamāks, un varbūt arī viņš nemaksās miljonu. Nevajag teikt, ka tālu. Ja tu netieksies uz zvaigznēm, tad tu nesasniegsi. Lielos mērķos vieglāk krāpīt. Zinies tās par geļu. Jā. Viss ir iespējams. Attiecīgi, jā, McLarens iespējams ar šo, ņemot vērā, uz ko iet Ferrari, ja, šobrīd ar savu elektroauto. Es domāju, tas būs skaļi teiks, ka viņš uz to iet. Es domāju, ka Ferrari izdarīja visu pareizi. Tie, kas ir, kā lai saka, šādi spiesti braukt sabiedrisko transportu, pieķērts pilnu internetu, tie, kuriem nav tāda apstākļa, kur nekad nebrauc sabiedrisko transportu, tie pirks. Un viņiem viss būs kārtībā. Viņš jau ir izpirkts. Viņš jau ir izpirkts. Tieši tā, viņi 2 mēnešu laikā visu gadu kvotu izņēma. Tas gan automātiski nenozīmē, ka auto ir skaisti, tikai tāpēc, ka viņš ir izpirkts. Bet viņam nav jābūt skaistam Ferrari gadījumā. Te varbūt mums nedaudz domas dalās. Man liekas, ka visiem Ferrari jābūt skaistiem. Šitien stāv mums pretī Bentleys. Jā, pie tam viens Rolls-Royce, viens Bentleys. Jā, divi Bentley. Tā mašīna ir mērķēta uz šādu tipu automobīlu. Viņa ir milzīga. Jā. Viņai ir cik 24 colu rati un viņa izstāsta maziņi. Jā, Man ļoti, es redzēju no tās, šis mums dabīgi pāriet uz nākamo tēmu, bet ātri pabeidzot, tad tas foršais McLarens 28. gadā plānojās nonākt pie mums. Un man liekas, līdz tam laikam mums vajag līdz tām zvaigznēm tik, lai mēs varam nopirkt. Mums ir laiks. Mums ir laiks, mums ir 2 gadi. Kā jau minēju, cena, ražošana, viss tas vēl nav zināms, bet jebkurā gadījumā skatīsimies. Iespējams, ka ar šo McLarens ies atkal tādu vairāk entuziastu virzienā, uz ko Ferrari šobrīd izskatās ir nedaudz. Bet par dizainu viss cienā tur 10 no 10. 10 no 10, jā. Viss ir labi. Un to mēs sakam reti. Nākamā ziņa, jā, mēs iesākam runāt par šo polarizējošo Ferrari Luča elektroauto un bija burtiski tikko izsoli. RM Sotheby's, protams, lielā viņu izsolē Monterey Kārvīka ietvaros. Tātad tur satikās visi superkāri un visas foršās mašīnas un ekskluzīvās. Un, ko tik tur nesolīja F40, bija F50, bija starp citu McLaren F1 GTR, bijušā Pink Floyd bundznieka, kas bija otrais augstākais rezultāts. Nika Masona mašīna. Jā, pie tam pop-art kārts un viss tur. Un, viens no 28 vispār pasaulē GTR-iem. Un tas tika pārdots lētāk nekā tas sasodītais Ferrari Luča. Ferrari Luča elektriskais. Tad McLarens 31,5 miljonu eiro. Tas jau pārreikināts. Luča, jā, tad pirmais baltā ar 000 šasīs numuru pa $40 miljoniem, jeb 35 miljoniem eiro. Ņemam vērā, ka bāzes cena tai mašīnai ir kaut kādi 550,000 eiro, neviens lētāk par 700 noteikti nemaksās. Bet te, protams, ir jāpiemina ļoti būtiska lieta, ka tā bija labdarības izsole. Un visi šie miljoni aizies labdarībai, un tas bija iemesls, kāpēc miljardieri savā starpā sacenās. Es izvairītos no šādiem vērtējumiem. Mēs neesam tajā kategorijā. Ja mums būtu tā, ka Pauls Timrots reiz teica, ka tur pērko kaut kāds mašīnītis, tur mazā budžetā, tā ir tāda blēņu nauda. Tad, kad mums būtu 40 miljoni blēņu nauda, tad mēs arī varam spriest. Tad tas ir tāda izsole, šitāda izsole. Ja mēs skatāmies tā, mēs runājam par lietām, kuras mēs nesaprotam.
Es nevarētu nopirkt šādu Ferrari, un ja es pieņemsim tagad man būtu 500 tūkstoši, visticamāk, es neizvēlētos šādu Ferrari, bet ja man būtu, cik tam vīram, tas, kas viņi nopirka kaut kādi 4,6 miljardi, tā vīra vērtība bija, cik viņam kapitāls tika novērtēts. Ja man būtu 4,6 miljardi, varbūt es tādu Ferrari nopirku. Man patīk uzreiz konspirācija teorijas bija, ka tas vīrs ir kaut kur piesaistīts pie šīs labdarības organizācijas vai pie izsoles vai pie Ferrari. Tas ir internets sagriezties. Man liekas tā, ka internets tika pieķērts pilns, tad, kad to mašīnu palaida. Pārsvarā tie cilvēki, kas postēja, ir tie, kas to mašīnu nevar atļauties, viņu nepirktu, vai viņiem patiktu vai nepatiktu, un tagad šie cilvēki mēģina sev attaisnot. Tas ir tas, kā es to redzu. Varbūt, ne, es vienkārši esmu arī palasījis un paklausījies, ko cilvēki, kas, principā varētu atļauties nopirkt viņu jaunu rakstu un saka, un, viņi arī nav sajūsmā. Bet tikpat labi ir cilvēki, kas nav sajūsmā par BMW i3, tad, kad viņi palaida. Arī fakts, tā bija daudz. Jā, tāda bija daudz, un tā mašīna likās neglīta un tā tālāk, bet nekas jau ar BMW nenotika. Tāpēc, Tev liekas, ka Ferrari viss būs labi, ja? Es domāju, ka Ferrari nevarēja atļauties neuztaisīt šādu automašīnu. Viņiem vajadzēja to izdarīt. Un es domāju, ka pēc gadiem 5 mēs redzēsim šādus risinājumus, kādi bija Ferrari salonā. Ļoti daudzos citos automobiļos. Par salonu runa. Salons ir kolosāls. Tā tendence pārņems, un ar Ferrari būs tā, pastīsimies, tiks tā mašīna līdz Harijam Methafem, kad viņš izbrauks ar viņu. Ja? Un tad mēs pastīsimies, ko viņš teiks, kā viņi stāv uz ceļa. Ja viņi stāv, jo tā mašīna nav pat, ne viņi ir ātrāk par citām mašīnām. Ja? Ja, tur ir pavisam kaut kāda savādāka formula, un neviens no tiem cilvēkiem, kas sūdzējās par to mašīnu nav braucis. Ja viņa nebrauksies, tad mūsu puse būs apmierināta. Es teiktu, vienkārši vajag ievākt elpu un pagaidīt. Bet katrā ziņā izpārdot, ja tur ir? Principā, es teiktu, Ķīna. Un atcerieties, Ķīna pamatprincipi. Ferrari ražo automašīnas, lai tās tirgotu un no tā finansētu savējo F1 programmu. Ja? Tas ir pamatprincips. Attiecīgi, viss ir izdarīts pareizi. Nedaudz par pašu izsoli. Es nekad baigi nebiju skatījos, kā notiek šo dārgo automašīnu izsoles. Es tiešām paņēmu laiku no sava dārgā ikdienas laika un noskatījos visu pilnu šo bidding procesu. 4 minūtes. 4 minūtes bija šīs Ferrari Lučas izsoles garums precīzi. 10 miljonu minūtē. Bet vispār tur sākās 1 miljonu, tad uzreiz bija 5, 10, 15, tad tur bišķiņa ap 20, 21 viņi tur pastāvēja. Tad nonāca līdz 26, tad 30 un beigās 32, 35, 36, 40. Diezgan ātri tas viss notika. Tā kā nonāca līdz 40, pēc 1 minūtes viņš bija pārdots. Jā. Ko es gribēju par to labdarības efektu, es gribēju vienkārši pieminēt, ka tiem, kas ziedo lielas naudas labdarībai, tiem tie 40 miljoni ir nekas. Es vienkārši paskatījos lielākos ziedotājus pagājušo gadu. Mr. Bloombergs 4,3 miljardi, Bills Gates 3,7 miljardi noziedojas. Ja? Un Warrens Buffets 1,3 miljardus. Līdz ar to tie 40 miljoni tādam miljardierim ir pilnīgi nekas. Viņi ir dabūna nodokļu atlaidi. Jā, no tiem 40, 15 viņi dabūna atpakaļ. Bet, viņš varētu nopirkt, pieņemsim, nevis vienu tādu, bet 6 citas. Jā. Pat labi, ja, par iespējams. Es gribētu redzēt, kas notiks nākotnē, ja vai kad šī mašīna kādreiz nonāks vēlreiz kādā izsolē. Un man ir aizdoma, ka tur tas cipars būs daudz zemāks. Bet varbūt dzīve rādīs, redzēsim. Kas to redzēs? Jūs zināt, man liekas, ka, ja kāds Rimī kastītē dzīvniekiem iemet 10 eiro, viņš jau ir bagāts. Bet šeit, ja tāda ir ziedojuma metode, tad tas ir cits līmenis. Jā. Labi. Parunāsim par līmeni, kas mums reālāku līmeni. Jā, par līmeni, kas mums varbūt nedaudz tuvāks. Ņemot vērā, ka tu ļoti interesēs, Jāni, par mašīnām, ceļš ir Youngtimer un diezgan daudz zini. Un es zinu, ka Youngtimer vidē jau tas termins nākotnes klasika bišķiņi ir apnicis. Varbūt, kad cilvēki mašīnas uzskata kā baigi investīcijas. Arī no malas cilvēki, kam varbūt neinteresē mašīna, bet viņš nopērk to mašīnu ar domu, ka viņai kāps vērtība. Tā nav?
Youngtimer entuziastu Es domāju, vidū. ka cilvēki nav salikuši visus punktus kopā. Tur glabāšana, apkope, tas viss noēd tavs laiks, kad tu ņemies ar to automašīnu. Es domāju, ka automašīna kā investīcija, ja vien tu nenopērc BMW kaut kādu ārtkāru, ja, laicīgi, un tu pēc kā glēzi, un tu neplāno ar viņu braukt. Ja, Tas ir arī cits cenu līmenis. Bet tā es teiktu, ka tas ir ārkārtīgi grūti. Protams, ka tu vari pareizajā laikā nopirkt mašīnu. Tur mēs varam pastīties automašīnas, kuras 19. gadā tika pārdotas par kaut kādiem 20-30 tūkstošiem. Tagad viņi sasniedz bez mazais 100 tūkstošus. Ir kaut kāds piemērs, kaut kāds galvā, kas nāk, jo tas ir ļoti liels retums. Šādas mašīnas izķert pie tām mazajām summām. Man liekas, 90. gadu beigas, 2000. gadu sākuma traknie Porsche 911, kas viņš skatās 996, ja, tā paudze. Ja. Tad kaut kādi tie tās ārkārtīgi dārgās versijas, ja, viņas bija salīdzinoši sasniegts kaut kādi 30-40 tūkstoši. Un tagad viņam, man liekas, ir pār pa 100 tūkstoši tās mašīnas. Ir arī noteikti krietni lētākas mašīnas, ja mēs tā paskatāmies. Vienkārši tagad varbūt uzreiz ir grūti kaut vai šito automašīnu. Ja kaut kādus gadus 15 atpakaļ tādu varēja nopirkt krietni lētāk nekā tagad. Ja? Noteikti, jā. Tas ir pirmās paudzes BMW 5, ja kāds mūs klausās. Bet es saliku tādas cenu kategorijas, kas tādas apmēram saprotams, jo visiem vienmēr liekas, ka mašīnām cenas ceļās tikai tām, kas tur maksā 100, 200, un tad viņām tur viņas trīskāršojas, tur F40, tie Kuntāši, Diablo un tam līdzīgi. Bet Kuntāši, starp citu, ir labs piemērs. Arī, jā. Es atceros, es kaut kādā 15. gadā biju aizbraucis uz galeriju Alderingu. Liekas, viņi ir Beļģijā vai Holandē kaut kur tur pie Vācijas robežas. Un tur bija Kuntāši pa 70 tūkstošiem. Wow. Ja? Un LM02. Jā, džipiņš, jā. Jā, tam arī bija kaut kāda tāda cena, ja? Un tagad šīs mašīnas ir tuvu jau miljonam, ja? Jā, kā kur versija, bet noteikti. Bet jā, tas, ko tu minēji, ka tev, tai mašīnai kāp vērtība, bet vienlaicīgi ir kaut kādi uzturēšanas uzdevumi, glabāšanas uzdevumi. Bet te ir tas, ja tur to mašīnu brauc un tu viņu izbaudi, un tajā brīdī tu, nepazaudēsi to vērtības kritumu, ja, kā tu nopērkot jaunāku mašīnu. Tad, man liekas, tad to procesu var arī izbaudīt, tev viņš patiks, un tad ir, tu nepazaudēsi naudu, tu varbūt būsi pa nulēm. Ja. Es to skatītos savādāk. Tev ir izklaide, ja? Tu vari iet un spēlēt spēles, kaut kādas kārtas. Ja? Un tā nauda, kas aiziet, viņa neatgriezniski aiziet. Ja? Un tu esi pēc tam uz sevi dusmīgs. Ja? Nopērkot šādu automašīnu, tu ar viņu vari braukt. Ja tu viņu nepakar kokā, tu no viņas pēc tam vari tikt arī vaļā. Kaut ko atgūt vairāk vai mazāk, es uz to tā skatītos. Ja? Tu vari būt, ja tu vēl ierēķini to, ka tu nopērci vecu mašīnu, un tu viņā tev ir salīdzinoši lielākas izmaksas uzturēšanā. Bet tajā pašā laikā tu varētu nopirkt arī jaunāku mašīnu, un tev tur ir daudz lielāku zaudējumu amortizācijā, tāpēc, ka krīt mašīnai vērtība. Ja? Un tas viens otru izbalansē. Es neplānotu pelnīt ar vecām mašīnām. Man liekas, tas nav pareizi. Principā norakst to kā hobiju, un tad vienalga, kurš iznākums ir labs. Jā, tieši tā, tev vajag izbaudīt to. Man, piemēram, nav nevienas jaunas mašīnas. Es nebraucu jaunām mašīnām. Man nav nevienas mašīnas, kurai vērtība krīt. Cik tev ir mašīnas, jā? Apmēram? Kāds 20 laikam, vairāk varbūt bišķīt. Tu dabūni ar viņām visām izbraukt? Jā, mazāk vai vairāk. Ir kaut kādas mašīnas, kurām ir kaut kāds iemesls, ka tās gaida uz kaut ko. Ja? Man ir viena mašīna, kuru nav braukt kopš 12. gada, jo ir sācies restaurācijas process. Bet var atklāt, kas tā ir pa mašīnu? Tas ir nekad vairāk, es tādu mašīnu nepirkšu. Tas ir pilnīgs vispār murgs. Jaguars XJ6 ar V12 dzinēju 3. paudzes sērijas 3, tas saucamais. Ja.
Un kas raksturo murgu? Principā es vairāk nekad nepraksīšos uz autorestaurāciju, jo tas ir nenormāli dārgi. Ja tu gribi darīt visu pareizi, tad tas ir vienkārši, tas nekad neatmaksājās. Tas absolūti nekad neatmaksājas, lai cik tu lētu nopirkt. Labi, varbūt, ja tev kāds, tu tagad nopirksi kuntāžu pa 10 000, pilnīgi, tur pakārtu kopā, tad varbūt tad ok, bet Latvijā ir pilns ar cilvēkiem, kas ir nopirkuši kaut kādas vecas automašīnas un pie nosacījuma, ka tu viņi grib tiešām norestaurēt tā, ka viņi ir tip-top, tu esi virs tirgus cenas pēc tam. Un plus vēl ir bijis ilgi un čakars un viss. Mārs Ariņš ir tāds autoentuziasts kolekcionārs. Viņam ir ļoti labas vecas mašīnas un viņš tādas kļūdas nedara, ka viņš nepērk mašīnas, kuras ir lētas. Viņš pērk uzreiz, lai ir viss kārtībā. Viņš nopērk viņu attiecīgi varbūt dārgāk, bet viņš to mašīnu brauc. Tu no savas pieredzes varēsi mācīties. Nē, vēl cerēt. Jā, bišķiņi vēl par to tēmu, par nākotnes klasikām. Es uzliku tādus 4 budžetus, apmēram, kur es ieskicēju, ko apmēram par to budžetu varētu pirkt, kas puses līdz tev varētu atsisties. Nesāksim, ka pelnīs, bet līdz 5,000 ir vienmēr grūts budžets. Mēs ar to vienreiz mēģinājām vienā tirgus izaicinājumā. Superīgs budžets. Tā kā tu man pateici, tu tev trepīt, man ir tāds saraksts, es vienkārši nezinu, ko lai nosauc. Man ienāca prātā, ka tās ir 90. gadu tādas nosacīt pagaidām varbūt vēl nemīlētās mašīnas un nenovērtētās mašīnas. Man liekas, ka tu pārāk zemoji, netik vecs. Jaunākas, 2000. gadi šobrīd vēl ir. Tu jau it kā tās nākotnes klasikas. 90. gadu mašīnas jau visi klasika. Jā. Tu teici, kāds tev apmēram sarakstīņš pāris mašīnas, ko tu vari izvilkt papīrīt. Man liekas, tas, kurš ir zem radara, ko cilvēki nav ievērojuši un turpina neievērot, ir S-Type, Jaguars. Mašīna lēta vienalga, kādā komplektācijā principā. Var dabūt R? Bet nevajag. Nevajag, jā. Es teiktu, ka nevajag R dabūt. Var dabūt R. Es domāju, ka tu... līdz 10 varbūt, jā. Dažādi. Kādu nopirks? Jā, te viens starp citus krastījums mētājās ar vaļējiem logiem Rs pie mola. Jā, es biju tajā placī, es redzēju, man liekas, ka 2 gabali pat stāvēja. Jā. Vienam pat vienkārši jau logu vaļā. Un tie bija R, man liekas. Abi divi ir R, jā. Es caur sētu redzēju, jā. Bet tu vari paņemt 3 litru V6 ar manuālo kārbu. Viņš ir vieglāks nekā E39. Viņam ir 40 zirgspēku vairāk nekā E39. Un tu dabūni reāli pakaļ piedziņas automobīlu. Man tāds ir. Es ar tādu braucu pagājušajā gadu pa ziemu, pa trasi. Super. Un ir krietni retāk sastopams. Tas varbūt nav iemesls īstenībā, bet tu vari nopirkt tādu, es savēju dabūju par 900 eiro. Zem 1000 vispār ret kaut ko. Tagad izaicinājums līdz 1000. Labi, tu pamēģini pēc tam tādu mašīnu, ja tu domā, ka tu viņu varēsi pārdot pa 5, good luck. Pamēģini viņu pārdot pa 5, neviens viņu tev nepirks pa 5. Jā. Ok, labi interesanti izvēle. Vēl kaut kas pat līdz 5, kas principā 2000. Gadu mašīnas vispār, ja mēs tā skatāmies, varbūt tas Jaguars ir skaidrs, ka pakaļpiedziņas mašīnai ar salīdzinoši lielu motoru, manuālo kārbu, vērtība nākotnē augs. Jā. Jebkuram variantam. Ja? Ja mēs izvairamies no šādām automašīnām, tad vēl ir, piemēram, maziņš 206. Peugeot, 2 litri, 16 vārsti. Man liekas, 180 zirgi vai kaut kas 107, bet labi, tā ir ļoti reta. To tu lēti nenopirksi. Tu varētu nopirkt, viņam ir 2 litri, 16 vārsti, man liekas, 130 zirgspēki. Ar to ir gana. Tā mašīna ir tā kā Volkswagen Polo. Tad ir Citroens Xara ar tādu pašu dzinēju, ar kuru principā ar Xaru brauca VRC. Tu jau
pareizi nokrāso, un tā mašīna būs arī ar to pašu dzinēju, tur būs viss kārtībā. Tad man bija iepriekšējā sērija, ko es taisīju par PT Cruiser. Jā, tad PT Cruisers, 2.4 turbo, viss kārtībā ar to mašīnu. Nesen, man liekas, ka pat šodien, mums draugu čatos ceļoja bildes ar ļoti stilīgu PT Cruiser kabriletu, kaut kādā spilgtā krāsā, uz kādiem labiem, man liekas, violets uz labiem diskiem, un cilvēki tādi, kas vienmēr tā ar tādu nievājoši skatījušies, skepsi uz tādu PT Cruiser, tad varbūt tad tas dizains ar gadiem, tā kā nāk. 3 gadus atpakaļ. Tad youngtimeru un veco automobīļu vidū ir tāds vairākas izstādes. Parīzē ir retromobīle, bet lielākā izstāde vispār, kas ir šajā segmentā, ir Automoto d'Epoca, kas notiek Itālijā. Tad 3 gadus atpakaļ es tur redzēju PT Cruiseru, kabrioletu, un tā mašīnai cena bija kaut kāda 10 000. Viņa bija sterila, un viņa bija maziņš noskrējiens. Un parasti tāds mašīnas tur neparādās. Tas modelis, man liekas, ir tik neviennozīmīgi vērtēts. Bet tu jau vari pastīties uz cipariem. Tai mašīnai viņi pārdeva lielā apjomā. Viņai bija kaut kāda 1,6. Skaitliski viņš bija ļoti populārs. Viss kārtībā, un platforma, jo viņam bija neona platforma, kur pārdeva vēl vairāk. Tā kā kompānijai tas bija izdevīgi. Zini, kas atver, man liekas, šajā budžetā? Tas nav tādi kā šie modeļi, bet vienkārši mašīnas ar atvermējām lampām. Es braucu caur Rīgu un es biju pilnīgi aizmirsis par tādu auto kā Mazda 323F. Es iegāju sesā tādu, nav iegāju mobilē, ir dažas, vai piemēram 480 Volvo. To auto es neatceros, kad es pēdējo reizi būtu redzējis, atskaitot kaut kādu nebūs to tajā robežā vairāk. Tas būtu drīzāk no 5 līdz 10. Iespējams, bet tās ir tādas pavisam parastas mašīnas, bet tās atvermās lampas, kas uzreiz tādu šarmu iedod. Fords Probe. Arī jā. Gan pirmā, gan otrā pauze. Arī zudus mašīna. Labi, pa 5 tad ir kaut kas. Pa 15 skaidrs, ka pavarās vēl plašākas iespējas. Man uzreiz nāk prātā tās mašīnas, kuras pirms gadiem 10, 15, 20 maksāja 5 un tagad maksā 15 un iespējams, ka viņiem cena vēl augs. Runa par kaut kādu E30, 325 un kaut kādas tādas, es viņus sauktu par katru konkrētā modeļa otro jaudīgāko versiju, populāriem modeļiem. Droši vien kaut kādas Mercedesi vai tas pats 201, varbūt kaut kāds tur, 2.3 mēs redzējām sanāk, 2.5 varbūt kaut kāds sanāk. Kaut grūtībām sanāk. Es teiktu, ka starp 5 un 15 baigā šķirba. Jā. Tu pa vidu vari dabūt Boxsteri. Ja? Tu pa vidu vari dabūt E63 kupēju bēmbi. Man tāds ir 650, ļoti foršs auto. Ja? Un tur būs 100 punktu pieaugums. Tā ir fantastiski skaista mašīna. Tur klausies un pierakst. Tātad es nevaru viņu tirgot. It sevišķi ar tādiem kilometriem un tādā apakšā. Jā, tā ir laba mašīna. Tu vari dabūt Audi TT Quattro. Ja, visticamāk ar 1.8 motoru tu ņemtu, bet tu vari dabūt arī ar 3.2 šajā cenā. Jā. Visādas ikonas ir ap to ciparu. Es neskaidroju, kāpēc daudz BMW pierakstu, jo tas vienkārši es viņu tirgu vienkārši zinu labāk. Latvijā vienkārši pārējās mašīnas tiek ignorētas. Es esmu ļoti atvērts, bet mašīnas vienkārši es nezinu tirgu vienkārši. Es tiešām daudzām mašīnām nezinu tirgu. Būtu jāpainteresēs vairāk. Bet pie 25,000 man liekas, ka tur ir jāmeklē, un ne tikai BMW, bet visas pēdējās analogās atmosfēriskās mašīnas no 2000. Un tās jau ir tur top versijas. Tas ir tās pašas 147, 156 GTA Alfas. Noteikti var atrast labā stāvoklī vēl līdz 25. GTA Alfa 158 tu var atrast arī lētāk. Var lētāk, bet es domāju, tur tu pat vari ar kaut kādiem mazākiem kilometriem. Būs budžets, lai sataisītu. Tas man nāca pirmais prātā. Principā 158 Alfa uzturēšanā nav dārga mašīna. Tas ir mīts, ka viņi ir dārgi. Jā, absolūti nav dārga mašīna. Un motori viņām, buso motors ļoti izturīgs motors. Viņš skan. Viņš skan, jā. Un principā
Es teiktu tā, nopērkot tādu mašīnu, tev ir 600-700 eiro jāiegulda apkopē, tas nomainītu visus siksnus un šķidrumus. Un tad tu esi brīvs. Bet es pirms tam domāju, ka tā kā tu nevarēji neko vairāk pa BMW atrast 15 robežās quattroporte, 5. paudzes. Ar to uzturēšanu gan mēs varam padiskutēt. Bet ja tu pēc kaut kādu lelīti, ar ko tu ikdienā nebrauc, tad quattroporte. Nē, tā quattroportes vai 8 skaņas, es arī pārāk daudz YouTube. Pat daudz laiks YouTube. Un es pat teiktu, Cellspeed kārba, tā robota kārba, es no viņas nebaidītos. Tā. Es esmu tādu mašīnu braucis, tur ir vienkārši savādāk jādomā. Tu nevari vienkārši nospiest pedāli un braukt kā ar automātu. Ar tām pirmās paudzes kārbām tev ir jābrauc savādāk, un ja tu to iemācies, jo tev ir tā, tas ir īstenībā paradoxāli, bet es domāju tā, ka it kā tā sasaiste ar automašīnu, tāpēc tu pēc to manuālo kārbu, lai tu sauktu kopā un tu pilnīgi to kontroli. Robota kārba, tā, kas ir tā F1 kārba, pirmās paudzes Cellspeeds, tur, man liekas, tā sasaiste ir vajadzīga vēl lielāka, jo tev ir jāsaprot, kurā brīdī viņš tagad domās pārslēgties. Tev ir jāsaprot, tas algoritms viņam ir jāuzsver, un tajā brīdī jāatlaiž gāzi. Tāpat kā tu to dari, tad, kad tu nospied sajūgu, tu atlaidi gāzi. Ja? Un tev ir jāizdara principā tāpat, lai izvairītos no šitā. Tāpat kā vecam arī 3-4 automātam. Precīzi tāpat ir jādara. Līdzīgi. Ja tu to saproti, tad tev arī nebūs slikta pieredze braucot ar to robotisko kārbu. Bet zini, kas ar to līdz 25? Es braucu pa Somijas, ieraudzīju Volvo 850R. Man kaut kā likās, cik tik dārgs ir? Viņš maksā 25? Es mobilēju paskatījos, tur ir arī pa 15, bet tāds, pa 15 varētu kaut ko pa 20, man liekas, ok. Vagonu. Neesmu eksperts šajā jomā, nemāku teikt, bet man tā mašīna liekas, vēsturiski tik interesanta. Un tagad bišķiņ jau piemirst, jo es atkal biju piemirsts par šī. Es nekad nebūtu iedomājies to par 850. 850. Džamirakojam bija 850. Un viņam tā mašīna tik nesen, nav nesen, Covid laikā, teiksim tā, gadus jau 3-4 atpakaļ, tā mašīna tika izsolē tirgotā. Es neatceros, kādu ciparu viņi sasniedz, bet katrā ziņā, tas arī nebūtu rādītājs. Bet pārāstu mašīnu es toreiz pastījos, kaut kādu 15,000 bija ērnieks maksāja. Džamirakvais, protams, visiem asociējās ar Diablo video klipu, bet viņam ir daudz labas mašīnas bijušas, starp citu. Viņam ir bijis šāds Volvo. Tev jābūt ir vagonam. Un ātri vēl, kā mēs zinām, mēs visi nopirksim Volvo vagonu. Dzīvosim, redzēsim. Pa 25, kas man vēl nāca, šie analogi atmosfēriskie pēdējie E39, 5, E46, 3, tas pats E65. Visu tur kaut ko var mēģināt atrast. Un tad vēl ir tas 50 budžets, ka tad liekas, te jau mēs varam atrast mašīnas, kurām tā vērtība tiešām kāps. Un tur arī jāmeklē nedaudz nenovērtētās mašīnas, jo pieņemsim Audi R8 un Lamborghini Gallardo ir saistīti savā ziņā. Un Gallardo maksā 100, 150 un kaut kas ap to. Un nemaz nerunāju par kādām īpašajām versijām. R8 maksā 40 līdz 60. Un pat manuāli R8, man liekas, var dabūt arī tur pa 60, 70. Līdz ar to viennozīmīgi, tev taisnība. R8 ir mašīna, kas šobrīd ir ļoti nenovērtēta cenā, un viņa noteikti kāps. Un Alpina A110. Viņai nekad nav nokritusi cena. Viņām ir kaut kur, es domāju, viņām ir kaut kur tajā robežā. Es domāju, ka tā cena nekur jau viņš nepaliks. Viņas vairs neražo. Viņas vairs neražo. Viņš ņemot vairāk, ka nākamais būs elektrisks. Jā. Tā ir ļoti forša mašīna. Un es nevis brīnos, viņas saražoja pietiekami daudz, bet es brīnos, kāpēc viņām tā cena nevienā brīdī nenāk. Tāpēc, ka viņas sapirka kolekcionāri. Jūs kolekcionāri. Visi kolekcionāri. Sabojāja tirgu. Es esmu par tādu mašīnu sapņojis. Nevis domājis, līdz domāšanai man tālu pagaidām. Es esmu tādu sapņojis, bet tālu līdz tam. Labi, mēs esam 40 minūtes, mums vajadzētu doties tālāk uz nākamajām tēmām. Citādi mēs te sēdēsim līdz vakaram, kā saka. Mēs varētu sēdēt, bet mums ir visādi plāni vēl priekšā tom. Lokāli Latvijā
diezgan aktuāla lieta, kas bija pagājušā nedēļas nogalē, kur noteikti visi auto entuziasti, Daudzi, daudzi, ne visi, bet liela daļa tur bija vai dzirdēja, vai kaut kā sociālos tīklos. Tiešām visi to pamanīja. Mums bija divas unikālas lietas. Pirmoreiz Latvijā notika Red Bull šovs, jeb F1 šovs, kas, protams, bija forši. Un tāpatās tikpat forši, ko varbūt tie, kas bija Krastmalā, mazāk pamanīja, bet bija Auto Union parāds brauciens, ļoti leģendāra automašīna. Es domāju, ka mēs varam izrunāt Auto Union daļu vispirms, jo Jāni, tu biji tur klāt, tu tur es redzēju arī video uztaisīju un pastāsti, kā vispār tas auto nonāca līdz šejienei un kāds tur tas stāsts bija šoreiz? Stāsts ir tāds, ka es domāju, ka liela daļa cilvēku zina, ka Kulbergs parūpējās par to, ka tā mašīna tika atvesta uz Latviju. Viņš to arī 10 reizes izstāstīja. Viņš to 10 reizes izstāstīja, jā, un tas tika sociālos tīklos publicēts, jā. Attiecīgi Audi, kā tas saucas, Audi Tradition, jā, tad tā ir tā nodaļa, kas nodarbojas ar Audi vēstures saglabāšanu. Šo automobīlu nogādāja līdz Rīgai, un iemesls kāpēc ar Rīgu tas ir saistīts, ir tāpēc, ka mums pašiem ir Auto Unions muzejā. Jā, un tas senākais stāsts, kad principā Viktors Kulbergs izglāba Auto Union šo, kas bija principā viens no vienīgajiem palicis tā konkrētā modeļa, un tur ir tā sasaiste. Kā bija redzēt to mašīnu dzīvē, braucot? Zosāda metās virsū, protams. Labi, te ir jāsaprot, lai attīstītu šo tēmu tālāk, tad Red Bull formula ir RB8, tas ir 2012. Gada aktuālā mašīna. Toreiz 12. gadā tā bija aktuāla mašīna, ja? F1 mašīna. Tad Auto Unions, kas bija šeit Rīgā un brauc par Rīgas ielām, ir 36. gada aktuālā mašīna. To laiku topa mašīna. Principā F1 tā laiku tā varētu arī teikt, vai ne? Es teiktu, ka abas divas ir formulas. Jā. Un ļoti daudz cilvēku nesaprot, kas ir Grand Prix automobīls. Grand Prix no franču valodas ir lielā balva, lielās balvas sacīksts, kurš tiek braukts ar automašīnām. Un šīs sacīkstes pārtapa par F1 50. gadā. Jā, 31. gadā, līdz 31. gadam tā sacīkstes notika randumā dažādās Eiropas, ne tikai Eiropas valstīs. 31. gadā izdomāja taisīt čempionātu. Ja? Un tad 50. gadā to visu izdomāja pārtaisīt, nosaukt par F1. Tad es teiktu, ka tas nav vectētiņš, kā Kulbergs teica, bet tā ir formula, jo formula ir kritērija kopums, kam automobīlim ir jāatbilst. Un augstākais kritērija kopums ir Formula 1. Un savukārt šis bija augstākais kritērija kopums 36. gadā. Skaņa fenomenāli. Man diemžēl, es nebiju Rīgā tajā dienā. Jā, protams, V16 un daudz teica, gan Timrots, gan Kulbergs teica, ka klusāk nekā tas mūsējais Unions ir skanējis, jo tās mašīnas nav vienādas. Mūsējais nav Grand Prix automobīls, kas muzejā. Mūsējais ir kalnā braukšanas automobīls. Un viņam ir šasija, ir nākošās paudzes D paudzes šasija izmantot, ja? Bet vecās paudzes V16 motors. Motori vienādi, bet mašīnas principā ir atšķirīgas. Ja? Tas ir iemesls, jā. Ir jāsaprot to, ka, lai gan abas divas ir formulas, tad ar šo formulu braucot, cilvēki sitās nost, kad viņi brauc. Ja? Borns Rozenmajers 38. gadā, ja es nemaldos, aizgāja bojā, braucot ar šādu te C-taipa, tās paudzes formulu, kurai bija uzlikts virsū body kits, ja, aerodinamikas, un viņš ar viņu uztaisīja 420 km/h ātruma rekordu, un otrajā piegājienā viņš nositās. Ja. Tāda mašīna mums bija Rīgā. Jā, tas, ka vēl viņi varēja redzēt darbībā, ka viņi brauc, viņi stāv pie pieminekļa, tas vispār... Tu redzēji Union arī? Jā, ne kā brauc, tikai kā viņš stāvēja pie pieminekļa, bet arī tās tur bildes ir fenomenāls no trases, viņas ir vienkārši tik labi tā mūsu trasa izstāsta to mašīnu. Sadarība ir labi, jā. Es apskaužu visus, kuriem izdevās dzīvē viņu redzēt darbībā sevišķi, un tā kā, forši, ka bija pie mums. Tom, tu arī tad biji uz Red Bull šovu.
Es saprotu, ka cilvēku masas bija nereāli lielas. Tev, protams, kā droši vien mediju pārstāvjiem bija kaut kāda VIP vieta, kur tu pie parastiem cilvēkiem tu nesēdēji. Jā, tur jāsaka paldies Kristofam Menikam, kurš izcīnīja to, ka mēdīju vieta, tā telts, kur bija mēdīja, bija normālā vietā, jo es no cilvēkiem sapratu, ka ja vien tu nebija pirmajā rindā, tad tu vari arī nenākt. Principā, jo tu no otrās rindas neko neredzi. Tu vari klausīties. Tu vari klausīties, jā. Bet ar to klausīšanos ar tā, komandētājs saka, tagad brauks F1 klausīties, bet visiem ir jāizspiež ausis, un viņi tāpat neko nedzird. Līdz ar to es nekad laikam dzīvē nebiju dzirdējis F1. Es nezināju, ka viņi ir tik skaļi. Un es nolēmu nofilmēt šo mašīnu un neaizspies ausis, tā bija kļūda. Nākamajos braucienos es aizspiedu ausis un izbaudīju to tā. Bet patiesībā, vai tāpēc, ka es īsti nesakoju F1 ikdienā līdz vai kā, man personiski brāļi Velmas ar Audi Quattro atstāja krietni lielāku iespaidu, vai tie paši Dienvidāfrikāņi, vai kas man tagad piemirstās, kā viņi tur izpādījās ar to E30. Varbūt es tāds mazs bērns esmu vai kā, bet man tas kaut kā vairāk aizrāva. Tas F1 forši, viņš tur apgriežās riņķī un aizbrauc. Nebija savā ierastajā elementā. Ar formulu tādas lietas nedara. Bet šeit formula domāta braukšana. Jā, viņi nebija savā vietā. Te jau viņi izmantoja, teiksim tādam, es atvainojos, šovam. Šovam, jā. Fēni, ka viņi, protams, bija un viss tas vispār Rīgā atvest tādu šovu. Vēl bez maksas to cilvēkiem redzēt, tas ir vispār kosmos. Jā, noteikti bija pie kā piestrādāt. Varbūt varēja tā, kaut kas teica, ka varēja uzlikt varbūt ekrānus kaut kur, lai cilvēki, kas 10. rindā ir arī kaut ko redz. Nākošais gads, jā, tagad atkal būs. Mēs nezinām, kad būs. Kaut kad būs noteikti. Tur cilvēkiem jau nekad nebūs labi. Tur cilvēki teica, ka tur sašvīkāta tagad tā iela un kurš mazgās, kurš tīri. Tos ierakstus redzēju, man kauns uzmetās par mūsu līdzcilvēkiem. Es domāju, ka ir tā kā krāsa ir nopērkama tāda lieta. Viņu var noteikti arī ar rullīti nokrāsot, iespējams tās līnijas. Pati nomazgāšot. Un pati tā kā tur viss būs labi. Neuztraucieties, dārgie cilvēki, kam pēkšņi nav par ko citu uztraukties kā par līnijām. Bet šovs bija labs. Man par to skaņu. Laikam tāpēc, ka es biju Austrijā, mums arī bija V8, 2 gadus vecāka gan Vettel formula, bet laikam tāpēc, ka es biju bišķi tālāk un iespējams ka viņi nevis tur gāzēja uz vietas, bet brauc garām. Man patīk skaņa, man nebija ausis jātais ciet, bet es pieņemu, ja viņi tur uz vietas. Es skatos, ka viņi darbībā aizbrauc garām, tas ir viens, bet tā, ka viņi tev stāv priekšā un uzmet tādu pusdonatu, kur ir troksnis ir nebaudāms, tā, lai tu stāvētu. Varbūt. Daudz, es domāju, tam nebija gatavi labi, ka tur iepriekš brīdināja, ka vajag to savus aizbāžus citādi. Pirmdienā viss pieteiktos pie ausu ārstas. Tu formulu redzēji, dzirdēji, Jāni? Vai? Es dzirdēju, jā, es biju aizskrējis līdz centram, jā. Tu kaut kur citā centra galā varēji dzirdēt. Mums bija tas, es atbraucu apsīties, kā izstās Unions pie pieminekļa. Un tad es aizskrēju pastīties, kā izstāstas Red Bull šos, jo tajā brīdī motoru muzejam arī bija telts pie ar savām Estoniju formulām. Jā. Ok, forši. Labi, prieks, ka tās pasākums bija, gan jau, ka kādreiz mūsu dzīves laikā vēl iespējams atbrauks. Gan jau. Ātri mēs esam atkal aizrunājušies, mums kaut kā pēdējā laikā tā sanāk, 50 minūtes mums jau iet. Jā, tu minēji, Jāni, ka tev ir 20 mašīnas plus mīnus. Kas tāds, es zinu, ka nevar teikt, tas tā kā pa bērniem būtu teikt, ka šis man mīļākais un šis man nē, bet kaut kā tādi highlightiņi, kas tev varbūt sirdī tuvāk no tā visa. Man nav tādas mīļākās automašīnas. Labi, bet tādi highlighti, visādi kroplīši, kas man patīk. Man patīk parasti tas, kas citiem nepatīk. Tā kā, pasauc kaut kādus. Multipla. Multipla tev ir, tas jau kulta auto šobrīd. Jau viss un paliks, vairs nekur nepaliks, nekur neaizies. Jā. Kas no tādiem vecākiem? Vecākais man ir Citroens CX. CX. Tas ir vecākais. Tas ir tas, kas pēc DS nāca, principā. Jā, jaunākais no tādiem automobīļiem man ir Mini Clubmans John Cooper Works. Tas tāds... Starp citu, arī varēja viņu nosaukt pie nākotnes klasikas automobīļiem. Jā. Tas ir tas, kuram ir 6 durvis, varētu teikt. Jā, viņam ir tieši tā. Jā. Tas kurš daudziem cilvēkiem nepatīk. Es esmu braucis ar negluži JCV, bet ar Cooper S, bet tur satūnētu un tā. Man likās fifīgs auto. Principā absolūts hotch hatch. Jā. Bet tie auto
tu izdomā, ka tu viņu gribi un tad meklē, vai viņš pie tevis nonāk nejauši vai... Tur nav nekā izsekojuma. Izsekot nevar šito te domu lidojumu, kā tas notiek. Jā. Kaut kā ieraug, kaut kā, smēdnis jau turēt rokās, vienkārši šobrīd neko nepērk. Grūti tev iet ar to, ja? Tu katru gadu kaut ko nopērc, vai kaut ko pārdod, vai kā tev tā? Kaut ko pārdod, kaut ko nopērk, jā. Ir bijis kaut kas žēl, ko tu esi pārdevis? Ko nevajadzēja varbūt? Nē. Okay. Man ir pārmetuši. Man bija Alfa Romeo 156 Novitec, kas ir tikai viena pasaulē. Automašīna, kas kādreiz bijusi Frankfurtas izstādē un tā tālāk. Bija dzeltena? Dzeltena, jā. Tā mašīna bija manējā. Kā tu nonāci pie tādas? Tu zini, es izsolē viņu nopirku. Viņu bija tā, ka es zināju, ka tas ir kaut kas īpašs, bet es nezināju īsti līdz galam kas. Un tad es jau sāku pētīt to visu lietu. Tad tas bija laiks, kad 98. gadā rēķini Fiats bija apmēram 10 gadus Alfas īpašnieks tajā brīdī. Viņi bija tagad apņēmības pilni, ka ar Alfu vēl viens no mēģinājumiem tagad Alfu uzlikt atpakaļ, teiksim tā, BMW līmenī, jā, un tad šie mašīna tika veidot speciāli, lai konkurētu ar M3. Un viņi paši viņu neveidoja, viņi izveidoja sadarbību ar Vācijas tuning kantoru Novitec. Un viņš šo mašīnu attiecīgi viņi paņēma standarta Buso 2,5 dzinēju, izborēja līdz 3 litriem, salika tur iekšā rūdītos klaņus, citu virzuļu grupu, jā, teiksim tā. Un 2 turbīnas uzlika virsū, jā. Un tā mašīna bija, teiksim, tur bija standartā bija kaut kādi 260 zirgu spēki, bet tas viss nebija līdz galam pārdomāts, jo viņai turbīnu dzēsēšanas truba gāja zem kartera. Dievs, kāds ir tas inženierijas pamatojums? Es to mašīnu dabūju, teiksim tā kā tā mašīna bija tā kā angļu saucās testbed, tad trusīts, ar ko viņi eksperimentēja, ja? Tad žurciņi, ja? Tad es pieļauju, ka viņi to mašīnu kaut kādā brīdī, jo tad, kad es viņu nopirku, viņai jau bija kaut kādi 360 zirgu spēki. Ka viņi to ir uztaisījuši, lai vēlāk pēc tam jau, ka tādā veidā viņas netirgoja. Ka pie tās automašīnas, kurām bija 260 zirgu spēku, nebija tās trūpas apakšā. To es nezinu. Jā. Jo viņas ir tik ārkārtīgi maz uztaisītas, bet man bija tas svētais grāls visam sākums. Jā. Un vēlāk tu dzirdēji pārmetums, ka to man nevajadzēja pārdot? Es viņu pārdevu, tāpēc, ka ar to mašīnu braucot, principā tev katru reizi pilnas bikses. Viņu nevarēja normāli braukt. Pirmkārt, tu baidies, ka tu pārstīsi to trubu. Otram kārtot nospiežot pedāli grīdā, tā jauda bija vienkārši nenormāla. Bet viņš bija priekšpiedziņas. Viņš bija priekšpiedziņas, es viņam uzliku speciāli bloķi priekšā. Jā. Un ar visu to tā mašīna bija vienkārši kaut kāda komatoza. Vienkārši. Grūti braucama. Sauksim to, jā. Grūti braucama. Es viņu pieņēmu tur lēmumu, ja būs klients, tad pārdošu, tāds cilvēks uzvedās, Autoficīnas mājaslapā tā mašīna bija tā kā reklamējās vairākus gadus stāvēja, tad pēkšņi piezīmēja cilvēks. Un tu zini, kur viņi tagad ir tā mašīna? Viņi ir Vācijā. Un tur ir Novitec entuziasti. Viņiem ir visas Alfas savāktas, tur kaut kādi 3-4 cilvēki, kur savākuši visas Novitec veidotās Alfas. Jā. Viņiem ir kaut kas tā kā muzejs, tā kā ekspozīcija? Nē, katram ir, tad viņi tur vācās savā starpā, bet tas ir tāds, jā. Mazais Alfa Novitec. Ja tu gribi Alfa nopirkt lēti, viņi nevar pirkt Itālijā, viņi jāpērk ir Vācijā. Ja tu gribi nopirkt BMW lētu, viņš jāpērk ir Itālijā. Ja? Bet Novitec Alfa, tā ir Vācijā. Jāpērk Latvijā. Jā, lēti jāpērk Latvijā. Jāpērk Latvijā. Burvīgi. Es domāju, ka mēs varam doties arī uz tirgus izaicinājumu, jo tā mums ir vienmēr viena no mīļākajām rubrikām. Skatītājiem arī patīk. Skatītāji iemīļot rubriku. Jā, un mums šoreiz es izdomāju salikt 2 izaicinājumus kopā. Viņi bija samērā līdzīgi, es teiktu, un tie tiešām no 2 dažādiem cilvēkiem. Tad es nolasīšu, kā jau ierasts vārds vārdā. Pirmais mums bija izaicinājums automobīls, ar ko neliela ģimene, 2+2, domās 2 pieaugušie un 2 bērni droši vien, varētu paceļot pa Eiropu. Tas nav domāts kā 4-vietīgs automobīls. Jā, tas nav domāts. Tas varētu arī nav būt. Domāts obligāti kupei 2+2, jā. Bet sākumā es to tā uztvēru. Es arī. Jā. Es arī, jā.
Ar cenu līdz 15,000 eiro auto nedrīkst būt kā visiem. Ļoti forši. Un otrais arī ir ļoti līdzīgs. Auto priekš roadtrip pa Eiropu līdz 10 vai 20 tūkstošiem, nu tad sanāk pa vidu līdz 15. Tāda, ar ko ir ok braukt uz 150, nu pa bāņiem tas ir domāts. Jā, bet arī forši pa serpentīniem pabraukt. Un tādu, kas neslūzīs pa ceļam, tas pēdējais man vienmēr patīk. Nu, principā, bet to mēs parasti neņemam vērā. Jā, tas pēdējais ir sarežģītāks. Jā. Es pieņemu, Jāni, tu esi padomājis arī nedaudz, kaut kādu versiju. Ar ko mēs sākam no tiem diviem? Kur topiku mēs sākam? Nu, es viņus abus divus lieku vienā apmēram. Nu, var vai nu divas dažādas man ir divi dažādi varianti. Jā, mēs runājam par to 10 līdz 20 tūkstoši Džūlī. Rekur, principā Toms ir trāpījis pareizo izvēli. Mēs varam atvērt Toma sludinājumu. Man tur nebija divu domu, ka te ir jābūt Džūlijai. Toms ir atradis rekur pa 13,5. Varbūt nenāc par konkrētu eksemplāru, jo tur vajadzētu cits diskus un tā, bet tu jau diskus, tev budžets pietiek, lai nomainītu diskus. Tur vēl atvedīsim, jā, tur pietiek. Tas ir benzīns vai dīzels? Divnieks turbo benzīns. Divnieks turbo benzīns, jā. Tad, kad viņš iznāca, es testēju dīzeli aizmugurs piedziņas. Man viņš toreiz patīk labāk kā 3. sērija, bet nelikās, ka tas dīzels varbūt saskanīs ar to mašīnu tik labi, nu tā tīri tēla ziņā. Bet arī ar to fēnu var braukt. Bet es labāk ņemu benzīnu, bet tas, kāds auto brauc, man ļoti patīk. Tur ir pietiekami daudz vietas, ja tu nevajag šausmīgi lielu to bagāžnieku. Bet, kā viņš brauc, man tiešām pārsteidz, es nebiju gaidījis. Man ir īstenībā divi varianti šeit. Otrs ir Cayenne. Dīzeļu Cayenne. Dīzeļu Cayenne, jā. Jā. Tur būs vairāk vietas. Ārtāka braukšana, jā, un viņš stāv uz ceļu ļoti labi. Bet es domāju, ka pa serpentīniem varbūt šito būtu interesantāk. Es nedomāju, ka tev, ja jūs braucat 4. Tie, kas sēdēs aizmugurē, būs baigi priecīgi, ka tu tagad karnās ārstē ārā. Jā, bet mūsu uzstādījums vadītājs vismaz domā. Jā, tu esi brauc pa serpentīniem, ka tev blakus kāds sēž. Tu esi redzējis, kādā krāsā viņiem ir sēž. Es esmu redzējis, kāds ir aizmugurē sēdošie. Tas brauciens nav ilgs. Ja tu gribi ģimenei sačakrēt braucienu, parādi viņam, kā tu māki uz serpentīnu. Jā. Bet lēni var braukt arī ar Alfu. Viss kārtībā. Nav arī jāsteidzās. Jā. Džūlija man ienāca prātā, vienīgi un tas ir īstenībā vēl joprojām pietiekami rets auto. Nav viņa daudz zielā. Jā, bet es kaut kā, laikam es pievēršu uzmanības Rīgā, viņus redzu šad un tad varbūt cēsīs viņu mazāk. Mums Alfs ir vairāk vidē nekā, man liekas, citās Eiropas valstīs. Mums ir Alfa piekatēja pulciņš lielāks proporcionāli, jā. Es tom arī iedomājos par Alfu, bet es zināju, jo es biju pētījis pirms tam nesen salīdzinošas cenas, pirms es pirku savu esošo mašīnu, ka nesenāk tā 280 zirgu Veloce un līdz 15. Un tad es sapratu, ka labi, līdz 20. Tur ir tā mašīnām, ka tur ir tikai čips jāsaregulē. Viņam nekas motoram nemainās. Lai tu dabūtu no tā vājās versijas līdz kaut kādiem pār pa 300 zirgspēkiem. To viņi tepat Latvijā var sataisīt. Bet Veloce nebija kaut kāda foršāka sēdekļa un kaut kas tam līdzīgs? Es esmu sēdējis viņos, viņi ir ļoti forši, bet uz īsu laiku. Es vienkārši ieraugu šito beņķu. Es pieļauju, ka ļoti labi šitie beņķi garam braucienam viennozīmīgi. Priekš manis, priekš resni cilvēku, šitie beņķi ir pareizāki izvēle. Jo tie apskautie beņķi, manam augumam. Katram savs, kā saka, katram savs. Jāiesēžās vienā, jāiesēžās otrā, bet tu tāpat nezinās, kā ir. Normāli nemazām nevar izkāpt no tās mašīnas, jo viņai jau tas balsts ir kaut kur šeit. Tur, ja tev tā bļodiņa apakšā, ja tev vispār traki. Labi, Džūlija, laba versija. Un Cayenne dīzeļi arī ir. Cayennes mums patīk. Cayennes visiem patīk jau mūsdienās. Man bija divas versijas, es pat aizmirsu otru. Vienu man atceros. Tas ir visforšākais, tu vari pats sev pārsteigt. Kur ir Ford Focus RS. Es nezināju, ka viņi nokritušies tik zemu cenās, jo manās acīs viņš vēl aizvien ir 25,000 eiro. Tas ir 2+2, jā? Šis ir 2+2, nē. 4 cilvēku mašīnā pa Eiropu ar šito te. Easy. 4 draudzīgi cilvēki. Ar labiem nerviem. Hatchbacks ir. Kas tas jumti jāliek ir. Hatchbackā ir daudz vairāk vietas nekā cilvēkiem liekas. Pasties, cik milzīgs pagažnieks. Noteikti lielāks. Noteikti lielāks nekā Džūlijā. Ļoti optimistiski noskaņot. Labi. Uzstādījums bija tāds, ka rekāro sēdekļi. Lai nav kā visiem, šis nav ar tur kā visiem.
Lai nav kā visiem, to es pateikšu pašpēdējo. Okay. Labi. Tātad 240,000 kilometri, bet rakstīts bija, ka tas viss ir lielākā daļa pa bāni uzbraukti. Un skaidrs, ka šis ir lētākais, kas ir mobilē, no RS-iem, fokusiem. Vēl privātais pārdevējs. Jā, nevar visu vēlēties pa 16. Nevar. Skaidrs, ka tur nākamie visi bija tur 18, 19 un pa 20. Bet es domāju, ka privāto var nokaulēt līdz 15, līdz ar to es ierakstos 15. Un šis ir pietiekami rēts automobīls. Viņš ir vizuāli spilgts, viņš nav kā visiem, viņš braucās labi. Krāsa ir laba ar tur. Krāsa ir laba, viņš ir tāds hot hatch tā laika. Izstāst, ka tas bumpers ir vai nu krāsots, vai nav kārtīgi Balva pielikts. un kapots līdz galam ciet nevarās arī, jā. Kas tur nav ar to? Es nesaku, ka viņš ir ideāls. Es vienkārši saku, ka es varu atrast Viņš mašīnu. Lietuvai tiks apmēram. Vai arī tas ir ceļojums un piedzīvojums? Jā, kas aizbrauksim līdz šiem te. Nē, šis modelis ir fēns, jā. Ja Skaidrs, viņi atrod labu, tad jā. Skaidrs, ka mums vajadzētu budžetu 20, un tad varētu kaut ko normāli atrast. Bet, jebkurā gadījumā, es biju šokā, kad viņi ir tik lēti kļuvuši, un es gribēju parādīt cilvēkiem. Man ir vēl viena versija, to gan es atceros, kas tas bija. Tas kaut kas līdzīgs uz Julijas pusi, un man vienkārši šis modelis arī ļoti, ļoti patīk, un arī esmu apsvēris kaut kad tā iegādi, un tas ir Jaguars XE. S versijā, kuram ir 3 litru V6 kompresors un 340 zirgspēki. Jā. Un, ja tu gribi vēl bišķiņu vairāk, tad arī var sačipot viņu līdz 400. Un tāpēc es zinu, ka šis ir vēl nenovērtāks šobrīd mūsdienās auto kā Julija. Visi Jaguari jaunie, jā. Un viņi ir ļoti labi. Viņiem, tolaik mēs esam runājuši par šo jau kaut kādās epizodēs, bet Jaguars... FX arī. Kāds iemesls, kāpēc viņš ir tik lēts, jā. Jā, viss, jā, tieši tā. XF, F-types, viņi visi ir, neadekvāti lēti, un tolaik Jaguars ļoti daudz naudas investē šajā platformā, un tās mašīnas vadās fenomenāli labi. Es esmu braucis ar viņām, un... Ja jums nebaida tas, ka Jaguāra vairs tipa nav, tad... Viņš ir. Kāpēc nav? Jaguāra Land Rover vēl joprojām eksistē. Nē, detaļas jau viņiem vēl ražos un viss ir kārtībā. Jaguāram arī viss būs kārtībā. Viss būs labi. Gan jau tādu marku neaizlaidīs par skuju taku. Tikai viņi, protams, ir reinkarnējušies bišķiņ citādāk. Kā viņam ir izturība? Ir normāli? Nav tā, ka... Tur, man liekas, nav tik labi, jo Alfai, Julijai jau ir izturība visi kārtībā. Es nezinu, runā visādi. Tas ir jautājums. Man nav bijusi baigta pieredze. Atkarīgs no dzinējiem. Zinu, ko nevajag noteikti pirkt viņus dīzeļu formātā. Sevišķi 3-litrīgais dīzels. Es redzēju tik daudz sludinājumus ar motoru šādien, kad... tur viņiem ir tas pats dīzels iekšā, kas ir Peugeot dīzels iekšā, kuram sadalēna plīst. Tad acīm redzot. Vai kloķu. Un arī divnieki. Auto nepiestāv tāds. Es teiktu tā kā bija minēts, ka vajag meklēt 2+2 automobīlu, tad šajā cenu kategorijā, teiksim tā, tur labi 13, 14 tūkstoši, 15, 16 var atrast superīgu Renault Avantime. Tam ir 4 vietas mašīnai. Pietiekami lielas. Jā, milzīgas durvis. Priekšā var apsēsties podziņas, un aiz viņas var apsēsties pēc tam. Tur ir tiešām daudz vietas tajā mašīnā. Bagāžnieks. Tā kā reāli tā kā minivanam. Ja? Un tev ir griezti vaļā, viss vaļā. Tā kā akvārijas. Brauc un baudi. Jā. Un nav tā kā visiem? Točni nav kā visiem. Tev ir, tu vari pa šajā cenu kategorijā paņemt 3 litru benzīnieku ar manuālo kārbu. Un tā mašīnai ar vērtību droši vien tikai uz augšu, jo viņi saražoja tik maz. Avantājuma klūkšanas akmens ir tas, ka tā mašīna absolūti nepiemēroti labi vadās. Viņš ir ciets. Un principā tas ir divdurvīgs minivans. Viņam nevajadzēja būt cietam, viņam vajadzēja primāri būt komfortablam, bet viņš ir uztaisīts ciets. Tad tavām serpentīniem tieši... Kā laikā, jā. Attaisīs vaļā, lai var visu kuņu saturu pa taisno ārā, lai nekas priekšā nav, jo tad, kad Avantājumam nospiež poguņam, viena poguņa attaisās vaļā pilnīgi viss. Ja? Tad tev sanāk principā no spoguļa līdz aizmugurējiem balstam, tev viss ir vaļā, un tev ir jumts vaļā. Kinoteātrī aizsniedz tikai atverās. Šis ir negaidīts pavērsiens, Renault Avantājums, bet es domāju, ka tiem, kam patīk nedaudz citādākas lietas, un brīvdomātāji novērtēs noteikti. Un kā jau mēs rekur, ciets priekš serpentīniem, vietas daudz. Perfekti. Labi, Renault Avantājums, paliekam pie tā. Mums ļoti dažādas izvēles šoreiz. Jā, Julija, Avantājums, Ford Focus RS vai Jaguar XES.
Tālāk mums ir BRC nedēļas auto. Un tas mums ir, protams, pieskaņots Youngtimer tēmai, vai jau varētu teikt, šis ir Oldtimer tēmai. BMW M5, pie tam pirmais, oriģinālais BMW M5. Mēs redzam, protams, pēc bumperiem un atstrotājiem, ka tas ir ASV tirgum taisīts. Un arī redzam, tas ir viņa īstās numurzīmes Floridas šobrīd. Viņš ir atvests, atmuitots, viņš ir legāli braucams arī ar šīm numurzīmēm, bet, cik es sapratu, tad varot arī mierīgi viņu pieregistrēt Latvijā. Vēl viena interesanta lieta, viņš ir atceļojis nevis kā citi tur no izsolēm un sisti, bet viņš ir atceļojis vesels. Retums. Un viņam ir, es teiktu, šitik bieza mapīte ar visiem dokumentiem. Sākot ar pirkšanas pārdošanas līgumu, kurš ar roku tur ir tādās blankās sarakstīts, ir kopēti šie rēķini, viss no 80. gadiem, jo pati mašīna mums ir 80, man liekas, viena no pēdējiem gadiem šitā bija. 88. 88. man liekas, jā. Jā, tieši tā 88. Un šī mašīna ar to, ka tā ir no Amerikas, viņa arī ir īpaša ar nevis citādāku izskatu, nevienu, bet arī to, ka viņam ir citādāks dzinējs. Tātad, ja mums Eiropas variantam nāca tā saucamais M88 Sleepsvītra 3, tad šim jau ir... Ko tas nozīmē? Tas ir dzinēji pamatkods M88 Sleepsvītra 3, B30. Bet labi, struns pa tiem cipariem. Šitam ir 3,5 litru un tam? Arī 3,5. Arī 3,5. Jo viņš ir nākamās paudzes, jau S38, kas nāca E34 M5, bet tam nāca B36, kas nozīmē 3,6 litru. Šim bija vēl 3,5 litru. Tā kā speciāli Amerikā viņi bija jau sākuši to S38 taisīt, kas ir interesants fakts. Es šo nezināju. Viņam attiecīgi bišķi mazāk zirgspēki. Ja tam Eiropas variantam nāca 286, šim ir 258. Tas gan dzīves, domāju, baigi nemaina. Tas ir diezgan arī vienkārši uz katalizātoru rēķina. Amerikā ir bišķiņi apbižot. Viņi dažreiz ir jauni. Arī bija mazāk, man liekas. Nē, 36 tur bija pavisam cits dzinējs. Tur pat nebija īsti M dzinējs. Bet jā, tolaik, kad viņš iznāca 85. gadā, tas bija ātrākais sedans pasaulē, bez jebkādiem variantiem. Dzinējs bija, principā, teikt, no M1 superkāra lielos vilcienos, puslīdz tas pats. Un svēra viņš 1400 kg, un vēl aizvien viņš svar 1400 kg. Līdz ar to priekš mūsdienu standartiem mazauto šobrīd svar, principā tikpat, cik šis M5. Nobraukums 106 000 jūdzes, kas ir apmēram 170 000 km. Un es biju iegājis mobīlē paskatīties, kā tad viņiem ir. Pirmkārt, ir tikai 2 tirgošanā šobrīd. Pa visu mobili. Pa visu mobili 2 E285. Ar līdzīgiem nobraukumiem maksāja viņi 70 un 74 000 eiro. Šis mums ir 59 000. Un, tie droši bija eiropieši. Jā, tie bija eiropieši. Bet jāatzīst, ka Amerikā šiem cenas ir augstākas nekā šis maksā šeit šobrīd. Nesen novembrī pagājušajā gadā. Netipiski, ne? Jā, ļoti netipiski, jo ASV vienā izsolē ar lielākiem kilometriem, 173 000 jūdžu, kas ir 277 000 km, pārdeva $50,000. Bet es skatos, ka pēdējā laikā vispār kaut kāds automašīnas tieši Amerikā maksā dārgāk nekā Eiropā. Un tas saistīts, es domāju, ar ekonomisko situāciju. Es domāju, ka mēs esam šitā Ukrainas kara nogurdināti. Viss tā Vācijas epopēja, ka viņiem nav vairs lētās gāzes. Un savukārt Amerikā ir pedāls grīdā, ekonomiskie cipari ir uz augšu. Tad es domāju, ka tas ir vienkārši, ka ne tikai šī mašīna jā. Amerikā ir dārgāk nekā pie mums. Mums vienkārši ir tāda zināma stagnācija Eiropā. To mēs jūtam, tā ir, bet jebkurā gadījumā interesants automobīls, M5 aizsācējs. Es ilgi gaidīju, kad šis automobilis parādīsies. Vairākas epizodes. Jo man pat visi tie Amerikas bumperi ļoti patīk. Es viens no retajiem, ka man viņi patīk ļoti. Jo šis auto, protams, pirms tam paudzēja 12. skaitījās M535, bet šis ir pirmais oficiālais M5. Un daudz viņu pasaulē nav. Es paskatījos, ka kopā 2241 eksemplārs, no kuriem 1200 apmēram bija Ziemeļamerikā un vispārējais pa visu pārējo pasauli. Jāni, skatoties uz mašīnu, kādas tev sajūtas? Jā, forši.
patīk, tikai tas vilciens jau ir aizgājis. Nu, tā kā mēs iepriekš... Nākotne šī vairs nav, jā. Jā, mēs runājām pirms filmēšanas, par to, ka patīk nopirkt zem tirgus cenas, tad attiecīgi te nav ko makšķerēt. Viss ir aizgājis. Ezers ir Dīgs ir savs, jā. Jā, ja ir vienkārši, šobrīd tu šādu pēc, ja tas ir tavs kaut kāds bērnības, jaunības nepiepildīts sapnis. Tas ir tā kā tie cilvēki dara, kas viņi tādu grib, viņi ir gatavi tādu mašīnu viennozīmīgi labāk pirkt uzreiz. Teiksim, tā būt pārliecinātam, ka viss ir kārtībā un nebaidīties maksāt attiecīgi arī pareizo cenu. Jā. Nevis atrast pa 30, 40 un tad liekas, ka kas tad tur ko norestaurēt? Tā kā, ja kāds grib piepildīt savu sapni un jums kontā ir 59,000 eiro, droši E285. Šitā mašīna 59,000 eiro, jā. Tā kā dīķis reāli tukšs. Nokavējām. Tā kā tas mums ir BRC nedēļas auto un noslēgumā mums kā ierasts ir pasākuma ceļvedis. Atzīmēsim ātri lokālus pasākums, kas mums šajā nedēļas nogalē notiek autosportā. Gan sestdien, svētdien, tad abas divas, gan sestdienā, gan svētdienā. Autokross Smiltenē, leģendārajā Tepera trasē, tur vairāk kā 100 dalībnieki. Būs ne tikai salona un mašīnas un bagī, kas parasti ir, bet tie slavenie B6000 krokodili, tos gazas bāzes, kas taisītie. Un gazas smagie arī būs. Tā kā, ja gribus... Viņi lec? Viņi lec, jā, un arī tie gazīgi lec. Tā kā, tas mums ir Teperī. Ja negribās braukt tik tālu, tad Biķerniekos mums stadionā, tur, kur notika arī speedways pirms kāda laika, bet ne par to grantu, bet par to asfaltātu mums būs drifts. Par grantu būtu interesanti. Par grantu būtu interesanti, jā. Bet street klases drifta posms, Latvijas drifta čempionāts, tiem, kas mums skatās jaunāki, līdz 18 gadu vecumam, IE bez maksas būšot par godu tam tuvojošajam 1. septembrim. Tā, nākamnedēļ mums ir Mano superlabs, jau 4. posms pa motoapli. Jā, es plānoju, ka tur arī vajadzētu uzbraukt un piedalīties, kā es to darīju visu sezonu. Tā kā braucam uz turieni piedalīties vai arī paskatīties. Un nākamdēļ arī forši var noslēgt vasaru Igaunijas kurortu pilsētā, jo notiks pērnu Summer Race 2026, tad Baltijas autošosejas čempionāta posms. Visādas foršas mašīnas būs arī jaudīgi Lambo, Merši un visi GT3 aparāti. Kā jau parasti. Kas tik vēl ne. Tur galvenā diena sestdiena, ja gribās, var piekdienu atbraukt, jau pērnā pasēdēt, patusēt un tad pavadīt visu nedēļas nogali tur. Leģendārās spā viesnīcas, pērnavs un viss pārējais. Un ieliekam, protams, Youngtimer kontekstā kalendārā 13. septembrī Biķernieku trasē mums lielais Youngtimer tēvdienas Cars and Coffee kopā ar Biķerniekiem 60 jubileju. Tu taču būsi noteikti, jā. Gan jau, kad jā. Gan jau, ka jā. Ar kur mašīnu brauksi? Tā, kur pieliks. Nav tā, ka tu speciāli izdomāji, ja tu no rīta. Nē. Es tiešām pašā pēdējā brīdī. Es arī esmu viltīgs. Es izmantoju savējo, teiksim tā, stāvokli, ka es Valtu pazīstu personīgi. Es viņam vienkārši piezvanu, ka es būšu, un es viņam pat nesaku, ko. Jā. Pierezervējumā vietiņu kaut ko. Skaidrs, ka būs kā jau ierasts vairāk 100 automobīļu un būs arī kaut kāds Biķernieku. Sezonas noslēguma pasākums. Jā, sezonas noslēguma pasākums. Tā kā visi vēl pirms sezonas grib atbraukt, atrādīties, parādīties. Es arī beidzot plānoju tikt uz viņu, tā kā būs Ar ko tu plānos nebraukt? Ar kājām. Nē, atbraukšu ar mašīnu, bet es atnākšu ar kājām. Man vēl nav Youngtimer. Līdz tam mēs ar Tomu vēl tiksim kādreiz. Tā kā, jā, stunda 14. Es domāju, ka mums ir jāpaļojās un jāsaka paldies, Jānis, ka tu atnāc. Mēs parunājām par visādām interesantām mašīnām. Man varētu runāt vēl ar to. Skaidrs, ka mēs varētu runāt daudz un dikti, bet es zinu arī, ka skatītāji varbūt teiktu, jā, taču palaižat garākas epizodes. Mums ir savi apsvērumi, kāpēc mēs negribam to darīt. Bet jebkurā gadījumā, jā, ja mēs esam stundu 15, tad tas nozīmē, ka saruna bijusi laba. Un skatītāji droši sūtiet mums tirgus izaicinājumus, spiediet like, hype un rakstiet komentārā, ja jūs gribat kaut kādas konkrētas tēmas, viesus vispār. Jau. Mēs klausamies. Mēs klausamies, mēs atbildam un mēs priecājamies par katru komentāru. Tā kā paldies vēlreiz visiem. Tiekamies jau pēc nedēļas.